Sēdies jaunā automašīnā, un tas ir Nissan S3. No, tas ir tas autiņš, kas ir ražots Japānā, kur arī radies šis brīnišķīgais autosporta veids ar nosaukumu drifts. Jā, drifts radies apmēram 15 līdz 20 gadus atpakaļ Japānā. Jā, bet kāds sagriezās, mēs parunāsim par driftu. Jā, parunāsim par driftu. Kā drifts radies? Es izstāstīšu to stāstu. Driftam bija mamma un tētis. Un viņi vienreiz vakarā izdomāja nodarboties ar seksu. Tad arī dzīva drifts Japānā. Bet īstenībā Japānā ir šausmīgi skaisti kalnu celiņi asfaltēti, ļoti līkumoti. Un tā leģenda stāsta, ka tur arī tas viss ir radies. No sākuma puišiem absolūti nenāca nekad tāds prātā, tur kaut ko mēģināt sacensties, tas bija vienkārši savam priekam. Un tas ir tas, ko arī uzsver visi braucēji, ka drifts, tas ir tāda baudas gūšana pašam priekš sevis. Tas, ko tu vari izpildīt, un gan ar savu automašīnu, gan ar tiem ziņspēkiem, kas atrodas zem kapota. Bet trasē vēl joprojām ir Gatis Bisinieks, kurš uz doto brīdi ierindojās 3. vietā sacensību kopvērtējumā. Un skatīsimies, kas notiek ar šo trajektoriju. Ļoti tuvu iebrauc un šķiet, ka arī uzrāva, tā kā višķiņ iekšmaliņu un tādēļ arī sagriezās. Bet neko, Gatim ir vēl viens piegājiens, vēl viens iebrauciens. Es domāju, ka būs jau laika apstākļi mainījušies, trases segums būs nožūs un Gatis varēs uzgāzēt. Tagad dūmiņš būs. Sagriežās Gatis, ai. Nekas, vēl viena iespēja. Arī tas, protams, tādai